Savā mūžā nekad neesmu redzējis tādu necieņu pret nāvi. Sev augstāko sodu mēru Sīstam. Jā, tēvs, Tanats skaidri izsakās. Es Sīstam savu uzticību devu. Ļāvu labot darījumu netaisnīgu par labu, bet tā te krāpšana bija viena. Jā, krāp! Mieru abi! Es uzklausu jūsu liecības. Sīzif, tu krāpi Persefoni, manu meitu. Tu krāpi Tanatu, nāves dievu. Niknu tu mani dari. Sods tev būs atbilstošs. Kalns, akmens. Mieru, labiņi, tev ieelposim. Ielpo un izelpo. Klusē! Kā tu uzdīksies runāt pāri Zevam, debesu tēvam? Sīzif, man tevis ir žēl. Advokāts lojams tev. Sods ir šāds. Zeus sodīja Sīzifu ar bargu likteni. Sveiki, burvīgie skatītāji! Tas esmu es, jūsu debešķā nevainīgā teicēja balss. Rokās man viskijs ar ledu. Ledus tagad jau ir izkusis. Ilgs laiks pagājis, kopš es ieliku ledus kubiciņu glāzē. Ilgs laiks arī Sīzifam mokās. Priekā! Bargi labs! Sīzifu spējas glābt tikai spējīga cīnītāju brigāda. Tehniskos varēs izgāzt? Jā, šitiem suņiem īstenībā vienalga, vai nav tehniski. Man izlūdz uzspied gāzi. Nomierinies, paskaties uz to ledu, bet vairāk nevar izspiest. Cik vēl tālu? Nemīst, Abramovičs vēl kādu minūti. Tik tālu. Es tikko teicu, ka vēl minūti divas. Nē, daudz jāapsteidz, jā? Vētām arī jau klāt. Protams, ka viņa ir. Šis nav labi, šis galīgi nav labi. Mēs ar to ietiņu bagāžniekā neizturēsim mēnesi. Tas ir kaut kas. Kā sauc mūsu čauli? Vēls 14, Vils Lauski, bieži vien izmanto šampinies studējumu Lauski kā ieroci. Vils Lauski, tas gan ir vārds. Galvenais uzmeties tūtiņā. Iesaku uzbrukt no tāluma. Es salasīju lāsteris. Būs tev uzbrukums no attālu. Kas? Kāpēc kāja apsildāmais ir ieslēgts? Kā, lai pēdas nesalt? Saki, kas ir? Kājām man visu kārtībā, bet lāstagām gan kaput. Dievu, kur tu esi? Skābende uz pazemi dzīšu! Mēs varam sarunāt, netraucēt! Jau 13. reizi šomēnes Svētā Marija gūst virsroku pār cīņas brigādi. Viņas spēja ir sprediķis, kas liek pat ļaunākajai dvēselē kļūt par kārtīgu cilvēku. Ielūkosimies, kā viņi tiek galā ar kārtējo sakāvi. Es esmu bagāts, man pieder viss. Matīs, kaut kam ir jāmainās. Es zinu. Matīs, man vajag tevi kaujas laukā. Nē. Mans uzdevums ir aizvest no punkta A līdz punktam B. Mēs nebijām laikā! Godīgi, Abramovič, viss, ko tu māki darīt, ir bļaut. Tu pat paldies nemāki pateikt. Ko var daudzīt? Kas ir, vecīt? Es dzirdēju, ka jums ir problēma. Ok, labi. Pīlīgs desēt muti.
Vai jums ir piedāvājums vairāku tūkstošu vērts? Es, kad biju jauns zēns, biju kārtīgs advokāts. Es aizstāvēju visneiedomākos klientus. Viens no tiem klientiem bija Korintas karalis Sīzifs, kuru notiesāja debesu dievs Zevs. Zinat Zevu, ja? Sods ir šāds. Sīzif, tev būs velt akmeni augšup kalnā visu mūžu. Tā princips ir tāds. Līdz ko akmenis sasniegs galu, tas ripos atpakaļ lejā. Tad tas tev būs jāvaļ atpakaļ augšā. Tā mūžīgi, bezgalīgi ilgi. Tu man advokāts! Nu, tev ir aizgājis ciet. Klausies, pirms Sīzifu aizveda uz kalnu, viņš man teica, dabū, lai kāds mani glābi. Atlīdzība būs 1000 vērta. Palaid mani brīvu, un es jums pateikšu, kur atrast Sīzifu. Nē, tu taču esi puķītis sapīpējies. Abramovič, kurš man maksās par degvielu? Nu labi, dod adresi. Uz mirušo valstību. Aids! Draugi, klāt esam. Varon Abramovič, tu negribi tā kā kustēties? Mēs te stāvam uz vietas, es dedzinu benzīnu. Labi. Ej, jau ej. Baigais vīri. Es actually nezinu, ko viņš izdarīja. Viņa notiesa? Nē, kur kas viņa notiesa? Es Sīzifu meklēju. Viņš izcieš savu sodu. Kas tev ar viņu? Nu, es gribētu viņu satikt. Tik viegli tas nenotiek. Un tad man nekas cits neatliek. Es atvainojos. Uzbrukumā! Kāpēc tu tas piedzīvi? Atpalicies, atpalicies. 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 Draugi, jūs tur?
iet! Melneču skapidu jūras samaļ manu zelta tiltu. Tikai šoreiz viņiem paveicās, Marija. Skaties, ko tu runā, teicēja balss. Man un manai kristīgo armijai ir diezko baiss liktenis viņiem ieplānots. Nav līdzēs taviņā, pašā stāvā galiņā, kādu dziesmu poklē viņš